mēs braucam? Sanita. Mums būs jauna jūra vārdā Sanita. Piekrītam? Jā! Nu, un kas būs pa kuģi? Kā kuģi sauc Sanita rada? Sanitas kuģi, tātad pirātu aicinām uz Sanitas kuģi, jā? Pirāti, pirāti, mēs tevi gaidām Sanitas kuģa. Pirāti, pirāti, mēs tevi gaidām uz Sanitas kuģa. Jā, šita iekšā droši. Jūs gribat dejot? Mums jau daudz enerģiju vajadzēs. Tā. Ko mēs vēl varam izdomāt? Nu, teiksim, lūdzu, lūdzu. Jā, tātad mēs izdevību. Lūdzu, pirāti, mēs esam paklausīgi un ļoti tevi gaidām. Pirāti, mēs tevi ļoti gaidām. Tā, nu, kā mēs pirātiem savus vārdus teiksim? Nu, sākam, kā tevi savu skaļi? Līva, Samanta, Sāda, Oipa, Līda, Niko. Un kā tevi sauc? Katrīna. Un tevi? Lauris, Romāns, Daniels. Un es esmu Sanita. Mēs esam Doma. Mēs esam Sanita. Jūs dzirdējāt? Mūsu pirāts jau tuvojoties. Signāli jau padevis ar signālu rakstieti. Jā. Nu, ko tad mēs varam tagad? Nu, tad nedojam teikt uz vietas. Lielus viļņus šitā mēs sataisim, nelētā, bet stāvam uz vietas, lielus viļņus taisam. Ruslani, viļņus taisam. Tev nav kāds novēl šakiņinos, lai tev vieglāk viļņus taisīt uz krēslu atvēlas uzlies. Nu? Vēl lielāk? Nu, tad taisam jūru, pamārs Sanita teica, ka viņas jūra esot lielāk. Nu? Puikas! Ruslani Vēl lielāk? Jums jau rokas nav tik garas. Nu jau vajadzētu pirāt, tad nāk teikt, sakot skaļi. Pirāti! Pirāti! Sanitas jūra ar kuģiņu Sanita. Parasti jau mūk no pirātiem, bet mēs tā savādāk, ja? Parasti taču mūk no pirātiem. Man jau tāds sajūta, ka īstajā vietā pirāts ir ieradies, ne? Jā! Es taču te lāci pa ceļam baigi foršo superīgo satiku. Čau! Čau! Čau, labdien! Čau! Dod pieci! Dod pieci! Hop! 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 Dod pieci! 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 Jubilāne! Jubilāne Sanita! Ir tā! Čau, dod pieci! Dod pieci! Čau, sveiciens! Kaut kur redzēti cilvēki no labās zemes arī atbraukuši. No pasaku zemes! Čau, dod pieci arī tevis kādreiz esmu satikusi! Čau, 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 čau! Ona, čau! Dod pieci! Čau! Nu kā? Jo, es redzu ar dāvanām droši visādām lietām. Nu, ko es gribu teikt? Opi, čau, tu jau filmē, bet vienalga dod pieci. Čau, nofilmē kā, tad man dod pieci.
Klau, es kādu laiku apakaļ satiku Mikīpeli savu draudzeni, viņa teica, kur ir Romāns? Romāns, čau, sveiciens tev no Mikīpeles. Atceries, ka tev bija dzimšanas diena, tev 5 gadus svinēja, un bija Mikīpeli, viņa teica, sveiciens, un tas lācis, kas tikko pie jums te bija, viņš vēl teica, ka vienu dziesmu man mums kopā jānodzied par lāci, ja? Bet tagad, protams, mēs sveiksim mūsu jubilāru Sanitu. Mani mīļie radiņi, man šodien ir cik? 8 gadiņi, un šeit ir sanākuši daudz draugi, daudz viesi, lai sveiktu. Un Lauris, un jūs jau dienas gaitā pateiksiet, kā jūs visus sauc izstāstīsiet, bet es esmu pirāts, atbraukusi ar pirātu kapteiņu meitiņu, atbraukusi ar lielo pirātu kuģi Neibāde, izkāpu ārā, es iebraucu tādā upē, kas pie Jelgavas, kā to upi sauca? Kā ir Jelgavā upe lielā? Sanita jubilāra arī. Jelgavā vēl ir upe. Kurš teica liela? Tu pati zini. Nu, un tie visi, kas brauc ar laivām, ar kuģiem pa Lielupi, teica tā, daudz laimes, un jūs arī dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un kur mums tas lielais gros, ko es biju paķērusi līdzi uz to dzimšanas dienu? Jā, un zin, kas tajā grozā iekšā? Mantas visāds, jā. Un saprot, es tagad braucot ar to kuģi, ceļojot, nokļuvu Mikīpeli, pagājušajā reiz bija Āfrikā. Atceries tur žirafes, ziloņi un pērtiķi bija. Bet es braucu gar ziemeļu krastu, un tur tāda ledus zeme balta. Vai jūs zināt, kā sauc pasaulē lielāko ledus zemi? Antarktīda, Ziemeļpols, Dienvidpols, viss vienā sniegā. Un tur dzīvo leduslāči, ne tādi dzelteni, kas šodien pie mums bija Vinija atnākuši, bet baltie milzu lāči. Viņi peld pa ūdeni, pa ledus ūdeni un staigā pa ledu un pa sniegu. Un kopā ar viņiem šad tad pastaigājās kas? Viņš pastaigājās pa Antarktīdu, uzdanco un uzdzied jautru dzīvot. Vai te tāda pingvīna ļoti mīš paglaudēt? Drīkst, vajag paglaudīt, vajag samīļot visus, vai viņš ir tik draudzīgs, tik labs. Jā, un viņš pie tevis un viņš tev apcer un saka, daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes. Redz, kāds viņš ir mīļš, un viņš jau zina, ka viņš pie mīļajiem labajiem bērniem ir atnācis ciemos. Un tagad pingvīns saka tā, es braucot ciemos pie Sanitas, lai es nodotu sveicienu no visiem Antarktīdas pingvīniem, un mēs varētu nodancot manu pingvīns saka mīļāko dziesmu. Un kas tad ir putniņu un pingvīnu mīļākā? Kas putniņiem kāda deja patīk? Putniņiem. Putniņu deja, jā? Atrodam tagad katrs jau pāri, redz tevi draugs, un tev reku tevi pāris, un tevi pāris, un tu jau pie manis varētu nākt. Katram ir pāris, un tagad pingvīns saka tā, Sanita, daudz laimes dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas diena, un nodeļoja tev dzimšanas dienā pa godu, putniņu, pingvīnu deju, mēs arī nodancosim. Ai tā, aiziet,
Bija pingvīni te. Nākam, ne? Jā. Jā. Un no kurienes tad pirāts vispār atbrauc no lielās un milzīgās Tabāgos zemes? Tur ir kalni un jūras un okeāni un haizivs un pērtiķi un žirafs un ziloņi un pa ceļam Antarktīdā ir pingviņi. Ko tu pastāst? Varbūt kāds zina, cik vispār pasaulē okeāni un kādu, vismaz vienu okeānu, kā sauc. Zini, kāds okeānu, kā sauc? Atlantijas okeāns ir. Kāds vēl ir? Klusais okeāns, ja? Indijas, Ziemeļu ledus okeāns, bet jūras. Kā klusais tā? Kāds zina, vai kādu pasaules jūru vienu nosaukt? Balložu jūra. Kāda? Balložu jūra. Balložu jūra, kaut kur varbūt tā kā nolīst Jelgavā lietus un ir plūdi. Un apkārt staigā sapulcējušies daudz balložu. Mēs nodarbināsim, mēs tādu balložu jūru. Bet mēs paši visi dzīvojam. Kā to valsti sauc, kur mēs dzīvojam? Latvija, ja? Latvija. Un tagad Latvijā pie Latvijas ir jūra. Mēs visi braucam uz jūrmalu. Baltijas jūra, kā tev sauc? Redz, kā Klaus zina, ka mēs visi pie Baltijas jūras. Un pavisam netālu mēs esam no tās Baltijas jūras. Kurš ir bijis jūrmalā pacēli? Jūrmalā. Visi bijuši jūrmalā. Nu, tad mēs jau aizbrauksim uz to Romānu, aizbrauksim uz to jūrmalu. Nu, patika jums jūrmalā, kuģis jūs